Tā, čau, Zana! Čau. Čau! Tā, nu ko, mums laikam nepietika ar tevīm laika izrunāties YouTube'ā, vai ne? Jā, runāt ir daudz ko. Jā, un mēs izdomājam, ka mums, starp citu, ar Zani ir pirms 2 dienām ir iznācis YouTube epizode, kur mēs runājām par Zanas nodarbošanos. Un tu esi rakstniece, un man ir, lūk, visas tavas grāmatas šeit klāt, par kurām mēs arī pārunāsimies. Jā. Bet mēs ierakstījām YouTube par tevi, tavu nodarbošanos un skatu no cilvēka dizaina, vai ne? Tu pirms tam baigi daudz neesi zinājis par cilvēka dizainu. Minimāli. Jā. Vai ne? Es biju dzirdējis, ka tāds eksistē, bet ļoti daudz sev nebiju tā izmantojis. Un tagad tev ir vairāk interesi ir radusies, ja tu redzi, kā tas viss sakrīt, vai ne? Jā, tagad ir viss kaut kas arī sāku saprast, kā to dzīvē pielietot, un kļūst interesanti, tiešām ļoti interesanti un noderīgi. Nu, forši. Tā, klausies, zin kā, pirms mēs sākam runāt ar tevīm, es varbūt pastāstīšu, ka mums būs dāvana sekotājiem, un bez tā, ka tev ir drukātās grāmatas, ko var iegādāties grāmatnīcās un online, tev ir arī audio grāmatas, kas Latvijā ir tāds, tā kā, cik saprotu, retums. Jā. Un mēs tās audio grāmatas uzdāvināsim. Mēs vēl sapratīsim, kā precīzi, bet būs jāpieseko tavam kontam Instagramā. Nu, manam kontam, kas visdrīzāk skatīsies vairāk mana. Kaut gan, ja tavē sekotājs skatās, tad jāpieseko manam kontam Instagramā. YouTube kanālam, manam, kur ir mūsu ar tevīm intervija, un būs jāuzraksta komentārus zem YouTube kanāla, ja? Kā es tur gribu grāmatu, noklausījos interviju, ļoti patika, ja? Nu tā, mēs tur to schēmu pateiksim varbūt šī laiva beigās, ja? Bet tev ir kopumā 3 grāmatas, vai ne, audio formātā? Nē, audio ir šobrīd 2. Nu, vairāk ir, bet pieejams ir 2. Pareizi, tev ir Jackpots, jā, tas ir, varbūt uzreiz pastāsti. Jackpots ir par... jauniešiem, kas vinnēja 111 miljonus. Jā, un es šito audio grāmatu esmu noklausījusies. Nu, pastaigās ar suni, tas sanāca man burtiski kaut kādās 3 dienās. Un man pašai ļoti likās aizraujoši, it īpaši no tā, ka tie jaunieši ir no Latvijas, nevis no kaut kurienes citurienes, no Amerikas vai vēl kaut kas, un tas ir ļoti kaut kā tā pietuvināti realitātei, un patiesībā, jā, baigi daudz visādas domas bija, kā tad būtu, ja būtu, jā. It īpaši man ir balts egocentrs, kur man nav jādomā par naudu. Un tad ir tā, ka es sapratu, ka tādā ka tam galvenajam varonim Reinis, jā, laikam bija. Jā. Man ir tāda sajūta, ka viņam nedefinēts egocentrs, jo viņš patiesībā nemaz nesaprot, kā rīkoties ar naudu. Un galvenai varonei Evelīnei, jā, man ir tāda sajūta, ka viņa ir kaut kāda līdzība ar tevi. Ar tavu bodygrafu. Un ar to, kā tu izturies pret naudu, jo tev ir definēts egocentrs. Starp citu, es tavu bodygrafu esmu izlikusi tagad storijos, jūs varat apskatīties Zanas bodygrafu, bet pēc tam es ielikšu arī highlightos. Respektīvi, šī grāmata audio formātā vienkārši aizgāja uz urā, un man tas bija pirmā pieredze, kad es vispār klausījos latviešu valodu audio grāmatas. Varbūt pastāsti, kā tev vispār, nu, tā kā tu esi pirmā Latvijā, kas taisa audio grāmatas, kā vispār tas notika, kamēr es te atradīšu citu tavu audio grāmatu? Kopumā audio grāmatas viņas ir, man liekas, arī Zvaigznes, ABC, daži tikko Leldei Kovaļovai iznāca audio grāmata arī Aural vietnē. Problēma ir tajā, ka viņas nav tādas kā ērti klausāmas, pieejamas, viņas īstenībā, nu, tā kā, un tad mēs pagājuši gadu ar Juri, ar manu producentu, tā mērķiecīgi sākām viņas rakstīt, jo tas ir diezgan dārgs un diezgan sarežģīts process, ņemot vairāk, ka tirgus ir nenosakāms. Un tad mēs arī centāmies viņas izplatīt un visādīgus eksperimentus veicām tur sākumā Spotifyā. Tagad viņa manā mājaslapā ir nopērkamas. Tagad beidzot parādās Latvijā arī ir Aural audiobooks un audio lasītavas. Tur arī tagad ir audio grāmatas manas.
Un tad mēs vienkārši bijām, es teiktu, tādi čaklākie un varbūt skaļākie, kas centās, ir vai darām arī izdevniecībās, nu sākat kaut ko darīt, ražojam, nu vajag to tirgu. Un tāpēc, protams, pirms tam bija, bet par viņām īsti nerunā. Un tad manējās varētu teikt tādas, varbūt, mēs ļoti cenšamies par viņām vairāk runāt, iekustināt. Un man gribētos teikt, ka viens no kvalitatīvākajām, es gribētu teikt kvalitatīvākās, jo visu cieņu aktrisēm, kas ierunāja un jūra producēšanas spējai, man liekas, tu arī komentē, vai kaut kas man komentē, cik forši ir ierakstījis ar visādīgiem tiem skaņu efektiem klāt. Jā, tas, ka ir skaņu efekti, visas ir tās emocijas, un tiešām tā nav tāds savs lasījums. Un arī par to izplatīšanu es arī pateikšu, ka tu man arī esi uzaicinājis, teiksim tā, ka ko darīt, mēs tā kā gribētos kaut kā tikt iekšā kaut kādā varbūt vispār citā burbulī, tāpēc, ka cik es saprotu, tu savā tajā, vidē jau esi gana daudz runājusi un tā kā gribās tikt iekšā kaut kādā citā vispār cilvēku kopā, jo cik interesanti bija, es biju satikusi pirms nedēļas vienu meiteni, un viņa, un sākam runāt, un viņa saka, jā, bet kā lai es varu dabūt jaunus klientus, ja par manīm visi zina, viņi ir kaut kādi 8000 sekotāji. Es saku, klausies, bet es tev neesmu sekojusi, es tevi nezinu. Viņa saka, tu mani zini, tā, ne, es tevi arī nezinu. Un viņa tā, klausies, bet, Pinterestā jau visi jau atrodas, Pinterestā jau visi cilvēki ir. Es saku, klausies, es neesmu Pinterestā. Un tas ir tik interesanti, ka tu aprodi ar to savu kaut kādu vidi, vidi, un tev liekas, ka ārpus tās vairs nekā nav. Bet patiesībā, jā, un ir pilnīgi kaut kāda vispār cita pasaule, un tev liekas, kā nopietni, ir arī tādi cilvēki, vai ne? Man starp citu ar to meiteni būs nākošajā mūsu filmēšanas reizē arī YouTube mēs ierakstīsim. Tas būs pilnīgi interesanti, viņi arī no citas tā. Jā, un tad ir atkal par audio grāmatām. Otra grāmata tev ir audio formātā, ir saplēsta kokvilna, vai ne? Praktiskā. Saplēstā ir otrā daļa. Pareizi, praktiskā kokvilna. Tu varbūt varētu man par to pateikt vairāk, lai tagad cilvēki saprot, kuru tad viņa grāmatu gribētu dabūt šo praktisko kokvilnu, vai arī jackpotu, bet mēs varam tur izdomāt, ja tiešām nokomentēs šo laivu un nokomentēs YouTube, ka varēs dabūt abas divas, bet tikai vienā jāuzraksta vienu komentāru, otrā, To mēs pēc tam sapratīsim, kā tehniskāk to izdarīt. Izstāsti pāris vārdos par praktisko kokvilnu. Jā, tā ir romantiska komēdija, erotiska komēdija, varētu teikt. Par sievieti, kas pēc šķiršanās un pēc ilgas sēdēšanas treniņbiksēs, viņai bija treniņbikšu atkarība, tad nolēma, atgriezīšos meklējumos, un viņa iekuļas amizantos notikumos ar spilgtiem tēliem, ar spilgtiem cilvēkiem un ar tādiem asprātīgiem, bet vienlaikus tādiem pietiekami reālisti seksuāliem prikoliem. Tā varētu noristurēt. Es uz vienu sekundi laikam biju izkritusi no laiva man. Jā, erotiska, amizanta komēdija, tā tu viņu nosaukta. Lasītāji sauc par latviešu Bridžita Džonsu. Jā, latviešu Bridžita Džonsu. Man ļoti patika tavēs šis te salīdzinājums, un starp citu šai te grāmatai, ir arī otra daļa, kas saucās Saplēsta kokvilna. Tikai viņai nav audio versijas. Pagaidām Viņa ir tikai drukāta. Un es arī šo grāmatu, pirms ar tevim rakstīt YouTube, es arī šo grāmatu esmu izlasījusi, bet noklausījusies arī ļoti ātri. Un es, mēs šodien gribējām parunāties ar tiem par Adžnas centru, un man viņš ir definēts. Un ko es esmu piefiksējusi, paldies tev ar tavām audio grāmatām, ka es, kad uzlieku austiņās vakarā tavu grāmatu, man tā ir aizved manas esošās domas par kaut kādām manām problēmām tajā pasaulē, tajā grāmatas pasaulē. Un līdz ar to, ja ķermenis man šajā brīdī ir saguris, tad manas domas netrigerē manu ķermeni, un es varu forši aizmigt. Un es tev pateikšu godīgi. Es šo grāmatu, kad es sapratu šo mehānismu,
Es vienkārši turējos, lai šo grāmatu neklausītos suņu pastaigu laikā. Tāpēc, ka, ja es viņu noklausīšos, ja, tad ir tā, ka es vairs nevarēšu forši aizmigt, bet es esmu tā sapratusi, ka es varu tik krūti aizmigt pie audiogramma, un tas nav par to, ka grāmata tur ir garlaicīga vai vēl kaut kas, ja. Es tā daru tikai neklausies, lūdzu, audio tajās suņu pastaigās to grāmatu, jo tu vienkārši, es tiešām esmu atradusi veidu, ja, kā es varu sev palīdzēt aizmigt ar savu nepārtraukti runājošo galvu. Un es vienkārši, es nezinu, es kaut kādu nedēļu tā, nē, nu vēl viena maziņa tā pēdējā tā nodaļiņa ir palikusi, ja. Un īstenībā tas ir foršs veids, un es tagad, man vairs nav audiogrāmatas tavas. Jā. Un es tagad vienkārši meklēju internetā audiogrāmatas un klausos. Un man tas tāda vakara meditācija. Un, protams, kad grāmata aizrauta, tad tu atkal gribi tajā pastaigu laikā viņu turpināt klausīties. Nu tā, respektīvi, šeit ir tāds dubult ieguvums, es tā teiktu. Un starp citu, šī grāmata, šī galvenā varone, kā tu pati redzi līdzību ar sevi? Jā. Ko tu tieši redzi? Izņemot to, ka es esmu precējusies jau 20 gadus un neesmu šķīrusies. Man nav viņas tajā. Bet es pieņemu, ja es būtu tajā situācijā, es varētu līdzīgi tā nokļūt. Nu, es ļoti daudz. Šī ir no visiem tēliem līdzīgākā man pēc kaut kādām. Man liekas, līdzīgs mums tāds stulbums višķiņi. Viņa arī tāda... Blondīna. Pēdiņā. Zini kā, es starp citu, šīs ir ļoti, tu gribēji runāt par Āģinas centru. Jā. Un starp citu, tas vieglums, es pat teiktu, tas smieklīgums, tas vieglums, tāda bišku nenopietnība, tāda lidināšanās mākoņos, bez tādas sevis tādas parādīšanas, es esmu gudra, Tas ir nedefinētas Āģinas princips pēc būtības, un kad cilvēks māk būt tik viegls un necepties par to iekšēji sev, par to, man ir jābūt gudram, man ir jābūt inteliģentam, tur, kā lai es tur. Tad, ja viņš tā dara, tad tas ir viņa viltusais. Bet ja viņš spēj būt šitiem te reāli ir forši aprakstīta arī kaut kāda te Dita. Dažkārt uztraucās, vai viņa gana gudri izklausīsies, vai ne? Jā. Man tā jautājums par to Āģina. Jā. Man viņš ir tukšs. Un par to, ko tikko teici, es pati esmu nosacīta intelektuāls cilvēks, ja jāpēc skolas, pēc akadēmiskām. Tā kā man vienmēr ir bijuši ļoti labas atzīmes, man ir viegli galva. Bet pilnīgi visi cilvēki, kas mani satiek, es atceros, skolā bija, es ar vienu draudzeni, viņa citā klasē mācījās. Viņa nezināja, kāds man atzīmes, bet mēs ārpus skolas tusējām. Un mani Ziemassvētkos izsauc priekšā un man dod to zelta diplomu vai ko par labajām sekmēm. Un viņa ritīgi pārsteigta, viņa man saka, es nezināju, ka tu esi gudra. Un tas ir klasika, pilnīgi klasika. Visi cilvēki man satiek primāri, domā, ka es esmu diezgan stulba. un es domāju, vai tas ir tāpēc, ka es vienkārši necenšos, vai tas Āģinas centrs, ka es pat nemāku, necenšos izskatīties intelektuāli. Man gan liekas, ka es gribu censtamies nepanākt. Zin kā, ir tā, ka par šo te nedefinēto Āģinu, nav, teiksim, visi cilvēki var būt intelektuāli gudri, un tikpat labi arī otrādāk. Nav svarīgi, kādas viņam tur definētas vai nedefinētas centri. Tas pilnīgi, uz to neteicis. Bet problēma baltām Āģinām kā tev, ka jūs neticat dažkārt paši sev, ka jūs esat pietiekoši intelektuālis ir. Gana jau gudras, jau visi, jūs nevarat tā kā iekšēji izjust to savu, tās savas zināšanas tajā Āģinā. Un līdz ar to mūžīgais uztraukums, vai es esmu gana gudra, vai es esmu gana intelektuāla, un tad, ja cilvēks ies pret sevi, tad ko viņš darīs? Viņš mēģinās izrādīt, ka viņš ir gudrs, un mēģinās tā kā iespīlēties tāda intelektuāla cilvēka, nezinu, tādā kostīmiņā,
tur vai nu tieši sākt pamācīt kādu, ja, vai tieši gudri klusēt un nevienam neko neprasīt. Nu, tā kā, ja es klusēšu gudri, tad taču neviens nesapratīs, ka es tā kā, jo cilvēks pats ar baltu āžnu, viņš tā kā to, tur ir, viņš tā kā neapzinās to, ka viņam pietiek jau informācijas un pietiek zināšanu. Tad arī no malas, ja tu tēlosi no sevis gudrīt, nu, tā kā mēģināsi tā kā tiešām nu, tā kā izrādīt to, no malas to arī varēs redzēt, ja, ka nu, tur gan kaut kāda tēlošana notiek. No otras puses, ja tu uzvedies tieši tā kā dabīgi, tur, es nezinu, es neatros, šito es esmu mācījusies, varbūt, jā, pareizi, šito, paskaidrojiet man to, un tad, saprot, tas vieglums, ja, tāds nepiespiestais, viņš var radīt cilvēkos kaut kādu tādu nenopietnību, bet tieši tā ir nedefinētai āžnei ir jāuzvedās man vienalga, ko par manīm domā, vai es esmu gudra vai nē. Es nekad nezināšu, cik es esmu gudra, cik es zinu tās zināšanas, jā, cik es esmu inteliģenta, jo patiesībā, piemēram, kam ir definēta āģina kā man, es noteikti nezinu vienkārši ļoti daudz lietas pasaulē, bet man tas neuztrauc. Bet baltu āģinu tas dažkārt uztrauc. Ja? Piemēram, ja tu tiksi uzaicināta, nezinu, tur kaut kādā politiskās elites ballītē, un tev var rasties, vai, piemēram, nezinu, kaut kādu mūziķu ballītē, un tev var rasties tāds sajūta, ka es taču nezinu nevienu politiķu no galvas, kādu tur vārdi, uzvārdi, es nezinu, kā viņi izskatās, kā es vispār tur izskatīšos kaut kā stulbi tajā politikas, tajā elitē, ja, vai tur par tiem pašiem mūziķiem, ja, kā es tur tā kā, un tu vari sākt baigi studēt, ja, kas tur kā sauc, kā izskatās, ko katrs tur politiķis dara, ja, tā kā mēģināt sagatavoties tai tikšanai, tāpēc, ka liekas, nu, ja es to nezināšu, ja, tad mani var uzskatīt par nepietiekoši gudru, piemēram. Bet tas tā nav, jā. Tā arī bija, kad es biju, tā arī man bija, es agrāk biju juriste un es arī biju politikā. Tad man tieši tā bija, katreiz gājis sapulcēm, es vienkārši pārsagatavojos, un man visu laiku likās, kā lai viņi nepamana, ka es nedodu Dievs kaut kādu jautājumu. Nu, man likās, tās būs pasaules beigas, ja, piemēram, es nezinu, valdes locekļi man uzdos jautājumu tajā brīdī sapulcē, un es nedodu Dievs, nemācēšu atbildēt uz kaut ko. Un es dzīvoju diezgan lielā stresā, jo tā ir vide, jurisprudences, viss tā biznesa un arī politikā, kad es biju. Tad nu, tā bija vide, kur tev visu laiku kāds, jā, un es visu laiku jutos, ka es zinu, droši vien tie visi zina labāk par mani, es droši vien esmu mazāk zinošā. Tagad, kad es esmu māca pasaulē, man ir pilnīgi vienalga, man ir tāds, taču tāpat tas zina, es tagad esmu, piemēram, tur ar kino cilvēkiem, ka man jāstrādā kopā, tad man tāds, es taču tāpat no kino neko nesajācu, un es tik daros, un es priecājos, un viss ir mācīgi, un tagad man vairs nav stress, man ir tāds, nu, kā būs, kā sanāk, Un starp citu, dēļ tā, ka cilvēks, pagazīgs ir, es apskatīšos, ieiešu caur telefonu internetu. Tu man dzirdi tagad? Jā, es ļoti labi tev dzirdu, tu man visu laiku. Jā, un zin kā, un tai baltai āģinei nedefinētai, tad, kad viņa sāk šitā uztraukties, tā kā tu, piemēram, jo man, piemēram, nav problēma pateikt, bet es šo jautājumu nezinu, ja, es viņu apskatīšos tur tādā un tādā grāmatā, un man jāpadomā, es atbildēšu vēlāk. Ja, jo definētai āģinei pavisam cita uztvere par zināšanām un par gudrību un par inteliģenti nekā baltai āģinei. Mums definētām āģinām vispār neliekās, ka vajadzētu zināt visu. Mums nav grūti pateikt, es nezinu to, pastāsti man par šo, un tāpēc nav tāda uztraukuma. Jums no viltusēs var sākties šis uztraukums, ko tu sāki, ka tev bija jurisprudence, un var sākties migrēnas. Nedefinētām āģinām ļoti bieži parādās migrēnas. Un tas no tā, ka visu laiku tā kā maļ par riņķi, ka man ir vēl šo jāzina vai šo un to, lai es būtu gudrāka, lai es varu labāk sevi tur atrādīt pasaulē, ja? Bet ar laiku, ar vecumu, ar pieredzi atnāk atkal tā cita pusi, ja? Kā es vienmēr lekcijās saku, būt ar galvu mākoņos, ja? Tā kā, vispār pilnīgi tā kā, just to vieglumu. Es šo nezinu, vai es šo zinu, izlaist cauri dažādus citus viedokļus caur sevīm, ja, kaut kas paturās, ja, un, sarot, tas viss ir tāds vairāk balta āžne ir par
izpēti par citiem, nevis par izpēti par kaut kādu konkrētu tēmu. Un, ja to patur galvā, tad ir uzreiz, kā tu saki, tāds, nu, nezinu, un vienkārši tāpat darbojos, un gan jau uzzināšu, ka jau vajadzēs, vai ne? Jā, tieši tā. Tāpēc man teikt, tā rakstniekam ir viegli būt. Jā, un tai Ditei, jā, es laikam Ditei, vai arī, starp citu, tavā autobiogrāfiskajā grāmatā, ja es to teicu arī YouTube'ā pēc tam dzirdēs, ka es tas vispār uzskatu, ka tas ir manifestora rokas grāmata. Es jebkuram manifestoram šo grāmatu iesaku izlasīt, tāpēc, ka tur ir ļoti labi parādīts, kā to ar laiku esi iemācījusies informēt. Bet galvenais, ka man patīk, ko tu tur esi izdarījusi, ka tu nevis informē, es tur iešu tur uz veikalu, vai es tur darīšu to un to, bet tur ir ļoti skaisti parādīts, kā tu informē par savām emocijām, kuras tu nevari izskaidrot, kāpēc viņas tev ir atnākušas, ja tu esi emocionāli. Un skaidrs, ka tu nezini, kāpēc tu tā jūties. Ja? Tas vienkārši tajā mirklī tu tā jūties. Un tu perfekti esi iemācījusies informēt vīru, tādējādi izvairoties vispār no nevajadzīgiem strīdiem. Bet es to neatklāšu. Pirmkārt, es to YouTube'ā esmu pateikusi, kā tu to esi izdarījusi. Bet otrām kārtām šo grāmatu, es nezinu, kā mēs šo grāmatu. E-grāmata. Viņa tev ir. Man viņa ir e-grāmatā tikai. Viņa tev ir e-grāmatā. Varbūt, ja manifestoriem interesanti šī te grāmata, tad varbūt arī komentāros zem laiva uzrakstiet, gribu šo grāmatu, un tad es nezinu, vai mēs dāvanā iedosim, vai viņa maksā, cik tev viņa maksā reāli? Kāda pie 6 eiro, laikam bija 4. 6 eiro kaut kāda. Un vienkārši es viņu izlasīju, nezinu, kaut kādās 2-3 dienās ļoti ātri. Ļoti viegli lasās, un jā, es saku vienkārši manifestora rokas grāmata. Nu tā, un gan vienā, gan otrā, starp citu, bija kaut kādas frāzes, tagad precīzi nevaru atcerēties, bet tur bija frāzes, tie uztraukumi par gudrību, un es vēl tā, vai Zanei nebija gadījumā balta āģina, vai ne? Jā, bet tas, acīm redzot, man visu laiku, es rezumēju, ka pilnīgi visi cilvēki tā uztraucas. Bet acīm redzot, nē, ka daudz droši vien domā, ka nē. Es zinu, ko es zinu, un es nezinu, ko es nezinu, un tas ir normāli. Man tas nekad tā nav bijis. Man jebkurā diskusijā, kur seju vainu ir jābūt perfekti. Un ja es nezināšu, tas viss ir drausmīgi. Uzreiz man vairs neviens neticēs. Tu zini, tas ir, es tā domāju, ka tie ir tādi batli, cīņas savstarpējas notiek starp nedefinētām aģinām. Kad katra no tām uzskata, ka, te es neesmu pietiekoši gudra, te man vajag izrādīt, ka es esmu gudra. Un tieši tur aiz viltus cilvēki savstarpēji saka kaut kādā veidā, teiksim tā, ne cīnīties, bet uztraukties, bet definētām aģinām, ja tu man kādreiz pateiksi, Dari, es to nezinu, man tā, skaidrs, ka tu to nezini, un tas ir krūti, vai izstāstīšu, ja? Jā. Un es vispār, ja man kāds pasaka, es par to neesmu dzirdējis, es to neesmu lasījis, vai kas tas vispār par vārdu, ko tu saki, man vispār nerodās sajūta, ka tas cilvēks nav gudrs vai nav inteliģents. Pat ja manā izpratnē tā ir elementāra lieta, jo es iekšēji saprotu, es arī daudzas elementāras lietas nezinu. Piemēram, es tur nevarēšu nosaukt mūzikā, nezinu, tur Mocarta tos skaņdarbus pareizi, jā, un vispopulārāko es nenosaukšu visdrīzāk uzreiz, jā, man jāpadomā, vai jāpaskatās. Un es, piemēram, citam cilvēkam tas liksies tik elementāri zināt, tā kā to svarīgāko Mocarta skaņdarbu, bet, tu zini, ok, tāpēc, ka tu esi bijis tur, jā, bet tas noteikti neparāda to, tas kā mēs sakam, jo, piemēram, manā burbulī, jā, teiksim, tādā radinieku burbulī, būt ar tādām matemātiskām zināšanām, tādām ļoti inteliģenti, jā. Vai, piemēram, bet atkal citā burbulī, jā, tādā inteliģento burbulī liksies, ka nē, kādas tās viss ir jāzina par mākslu, ir jāzina par mūziku, un atkal katrs burbulis sevi uzskata par to, kas tad ir tas inteliģentums, jā.
Un par to visvairāk uztraucās tieši tās baltās āģenes. Un tāpēc nav visiem cilvēkiem tā. Tas ir viennozīmīgi, visiem ir savādāk. Un starp citu, jā, baltajā āģenei viltus es saucās, zin kā, izlikties būt pārliecinātai. Tas ir tā kā, es klusēju ar gudru seju, izliekos pārliecināta vai zinoša par kaut ko, vai tieši otrādāk. Es mēģinu skaldīt kaut kādu savu viedokli, spēcīgi aizstāvēt, un tad tas arī ir viltus es. Jā, ļoti labi. Sveiciens Amazonas Tigeram. Tā tie ir, laikam, no tavējiem sekotāji. Man vīrieši ļoti maz seko. Klausies, bet atkal atgriežoties pie, kā tu saki, erotiskās komēdijas, pie Ditas, tā erotiskā pieskaņa, jeb seksapils, tas piemīt arī tev un ir tavā bodygrafā. Un mēs par to daudz esam runājušas YouTube. Jā. Vai tev ir kaut kāda refleksija par to? Varbūt tu to mūsu sarunu esi kaut kādā veidā apdomājusi, kaut kādi vēl interesanti, tā kā pazliņas saklikšķinājušies. Jā, tie, kas noklausīsies YouTube, tur dzirdēs to manu stāstu par to, kāda ir manas attiecas ar seksapīlu, seksualitāti un tādām, kādas ir bijušas. Tas, ko es jūtu, es tieši vakar gāju pa ielu, klausies mūziku uz austiņām un es tā gāju, es saprotu, es beidzot tā kā lepni jūtos par to, kāda es esmu. Es tā, šis ir kaut kas man jauns, es vairs nav tās bailes, ka jāslēpj vai vēl es piefiksēju, man visādīgi nāk tādi, kaut kāds manī bijušas programmas, kuras es varbūt nebiju pamanījis, piemēram, kad sieviete nedrīkst izrādīt, ka viņa ir seksapīla, jo tas ir iedomīgi vai kaut kāds, es pat tagad visu izstādu, bet es tagad pamanu, atkal man bija tāda pārliecība, atkal tā, un īstenībā tā pārliecība nav nekas ļauns. Interesanti, tagad bija Instagramā un izmet, es aizmirstu tai aktrisei vārdu, bet viņa tāda jauna romantisko komēdiju filmu aktrise, un viņai tāds ļoti liels krūtis, bet dabīgas, viena no dabīgajām, un viņai bija spilta sarkana kleita ar tādu milzīgu dekoltē, un tās ļoti skaisti izstījās, fantastiski tā kleita viņai izstījās, nenormāli seksīgi. Bet ne vulgāri, bet tur rītīgi tās viņas krūtis bija izteikti izcelts, un es skatījos, un man ar tāds bija, un es tieši skatījos, domāju, man droši vien tāda paša izmēra tās krūtis, es tā novērtēju, un domāju, vai es spētu ar tādu kleitu iziet, droši vien, ka nē, man jau būtu reiz viss jāslēp, bet tagad bija tāds, bet respekt, malacis, ja viņai ir ko rādīt, lai rāda. Un es skatījos, ka komentāros ar cilvēki, daži, protams, viņu kritizē, daži jau saka, malacis ir jālapojas to, kas tev ir, un tad man es sāku mācīties lepoties ar to, ka man ir šis seksapīls, viņu beigt slēpt, beigt viņu tā kā akmadzēvus. Tu vari visādi citādi dzīvē kaut ko darīt, tikai izmantojot savu seksuālo enerģiju, piemēram. Un, ka tas viss būtu. Tā, ka jā, tas noteikti, es jūtu tās pārmaiņas, un tas ļoti jautīgi un ļoti svētīgi pēc mūsu šīs sarunas un šīs daļas vienkārši pieņemšanas un atļaušanas. Man balss aizskatās, bet jā. Vēl bišķi grūti runāt, vai ne, par to seksapīlu. Bet es visiem pateikšu, ka tev ir 59. vārti, ja? Un tie ir tāda tiešām seksapīla sievišķīga enerģija, un kā es YouTube arī pastāstīju vairāk par to enerģiju, ka ir tā kā sarkans lukturis dažkārt šeit karājās, ja? Un to nevar noslēpt. To enerģiju nevar noslēpt. Un tā ir, jo mēs cilvēki dizaina neesam par galvu, neesam par kaut kādiem teikumiem vai vārdiem. Es vienmēr saku, un, piemēram, es esmu projektors, ja? Un ir tā, ka kā projektoru var ieraudzīt. Ļoti daudziem cilvēkiem, kuri nav dziļi cilvēki dizaina sistēma, viņiem šķiet, ka man tad ir jārunā kā projektoram, ko es māku, ko es nemāku, ar vārdiem. Bet tas tā nav. Tāpēc, ka mēs visi miedarbojamies caur enerģijām. Un tas viss, tāpat kā tavi 59. vārti, tāpat tiks nolasīti. Ja?
Vienalga, vai tu viņus dzīvosi īstos un tiešām neslēpsi un ļausi viņiem izpausties, vai tu viņus slēpsi, bet tāpat viņus redzēsi, jebkurā gadījumā. Tikai vienā gadījumā tu dzīvosi sevi un kaifosi un tiešām pievilksi arī kaut kādas savas iespējas, jo šī te enerģija ir par kopdarbību. Jā, tā kā par radošumu, par jaunradi. Un jo vairāk tu viņus izrādīsi uz ārā, tu nezini, kādi piesaistīsies partneri attiecībā uz tavu grāmatu tirzniecību. Jā, varbūt grāmatu tulkošana citās valodās. Tas viss ir tā kā savstarpēji, tā kā saistīts, jo tā seksa pils, tas nav tikai par es gribu seksu. Tas ir par jaunradi. Un tieši tāpat kā man, kā projektoram, ir enerģija. Ja es dzīvoju sevi, vienkārši uz manu enerģiju pievelkās cilvēki un aicina. Ja? Piemēram, es nezinu, kurienes tu mani vienkārši esi izķērusi, ja tā teikt. Ja? Tu man patiesi uzrunājusi tur, vairākas reizes var pateikt. Ja? Jā. Un tā tas enerģijas darbojas, tāpēc, ja mēs slēpjam kaut ko, tad tas ir tikai mēs paši sev nodaram sliktu. Jo tu jau tur gribēji, cik mēs runājam, vai ne? Bestselleru izlaist, cik tur angļu valodā notirgot, cik grāmatas tev bija mērķis? 50 miljonus. 50 miljonus 2 gadu laikā, vai kā bija? Jā, tā kā mēs pa mērķiem, man liekas, kaut kā teikt 2 Mēs YouTube arī runājam par taviem ambicioziem mērķiem, un tev ir reāli ļoti spēcīgi definēts ego centrs, var pateikt, tur ar 3 kanāliem, kas ir ļoti daudz, no 4 3 tev ir. Tu esi šokējoša, tu vienmēr esi ļoti sacensīga. Izstāsti par savu sacensību garu, jo tu teici, ka tu nevienam par to nekad neesi dalījusies. Cik tu ļoti gribi vinēt? Jā, man ir tāda lieta, es skaļi to nekad nesaku. Es nemēdzu teikt, tā kā, vai sacenšamies, kurš būs pirmais. Es arī nekad neierosinu, piemēram, sadaram tādu sēžu. Bet, ka man to ierosinu, pirmkārt, man galvā, ātri noteikti, tas ir kaut kas bērnības, šeit pat nav pat pieaugušo, arī pieaugušajā vecumā, bet arī, ka man ir tāds uzreiz galvā kaut kāds mehānisms, kas skaidri izrēķina, vai es uzvarēšu, un es nekad derībās nezaudēju, un es, ja arī piedalos derībās, vienmēr es izdomāju skēmu, kā es apčakarēšu, lai es uzvarētu to cilvēku, un jā, man ļoti svarīgi tāds, un tad priekš sevis savukārt klusumā, es visu laiku skatos, labi, kā piemērs, es tādu absurdu, kā rakstniecībā mums Latvijā ir tāda rakstniece Dace Judina, un viņa raksta ļoti laiprātā daudz, nezinu, viņa kad 3-4 grāmatas gadā vismaz uzraksta. Arī es rakstu ātri, un tā ir gan neiespējama tāda lieta, bet man iekšā visu laiku, man kādu dienu jāapsteidz. Es arī gribu uzrakstīt 5, lai es apsteigtu Dace Judinu, tā kā vajag, nevajag, bet man iekšā visu laiku tas skan tā kā kaut kur ir kāds, kurš raksta ātrāk, jo es esmu slavena ar to, kas rakstu ātri, un man liekas, bet Dace raksta ātrāk, jo man iekšā tas ir pilnīgi jūti, ka man galvā tas laiku, kā viņa to dara, kā viņa var ātrāk, es arī varētu, un iekšā tā kā nomierinies, tā kā ir ok arī tik ātri, cik es rakstu, bet ka man ir visādīgas lietas, kad ir kaut kas ir man raksturīgi, un es zinu, ka kāds var ātrāk, bet es par to ļoti priecājos, jo tas man nenormāli stimulē dzīves priekšu, un es pat apzināti meklēju tos cilvēkus, kas ir iespaidīgi, jo es viņus nevis tā kā ienīstu, un tur nav nekāds caur naids, tas ir caur tāda, wow, super, bet man ļoti liels prieks par tevi, bet es apsteigšu, es gribu apsteigt, man ir stimuls, man tā kā, un tas man baigo motivāciju dod. Zini, kas ir starp citu, tā sacensību enerģija, viņa patiesība, tas ir iniciācijas kanāls 5125. Starp citu, no mums zināmajiem cilvēkiem, kas man ir atļāvuši parādīt savus bodygrafus, šīs te kanāls ir Dānai Wildspirit. Manē noteikti zinās, jā. Tāda ir Artūram, kura, starp citu, šūj ļoti seksīgu apakšveļu, jā. Un arī šokē ar to, kā viņa to izrāda arī Instagram. Es domāju, ka tas ir viens no tādiem wow profīliem, man šķiet, jā, kā vispār sevi parādīt. Tad ir Artūram Ķirpam šīs te kanāls. Artūru Ķirpu varbūt es dzirdējusi arī. Es domāju, viņš arī ir gan šokējošs, jā, un inovatīvs, teiksim tā, kurš mums vēl bija.
kurš man ir tā, kam man vēl bija, Laurai Atelsonai, kurai ir aktrise un kurai pieder tas kālēju čipšu ražotne, ja, kuru viņi tur Covid laikā ir uzsākuši vienkārši no mājas taisīt čipsīšus, ja, un šobrīd ir tur miljonu vērta ražošana, ja. Pie tam viņi ir aktrises ir beigusi. Tā, kas vēl man bija, nu, respektīvi, vēl man bija tāds sarakstīns, bet no tiem, kas ir atļāvuši jārādīt, Lindai Klaudberi, varbūt tu zini. Linda no manis, nu, mēs esam pazīstams, viņa ir no priekš. Ne, viņa ir no Veselas, laikam bija, bet jā, no šīs oriģināla bērnībā. Jā, Lindai arī ir šīs te šoks sacensību un būt pirmajam arī attiecīgi arī definēts egocentrs. Respektīvi, reāli tādas, nu, jaudīgas personības un ļoti tādas redzamas, teiksim tā. Un šeit ir tam kanālam ir tāda nianse, ka jūs patiesībā negribat sacensties baigi ar citiem. Nu, ja nu gadījumā kāds jums tādu neizaicina, jūs, nu, nāc, jā. Bet patiesībā jums ir iekšējā sacensība ar sevi, iziet ārpus robežām, savām personīgām ķermeņa robežām, jā, nu, tā kā kļūt par sevis vēl labāku, vēl foršāko versiju, tā kā sacensties ar sevi tagadējo. Un tas ir tas drives un tas gribas spēks, jā, lai pārspētu pašu sevi, teiksim tā. Un tāpēc tu saki, it kā tu gribētu pārspēt šo te rakstnieci, jā, bet tāpat laikā tu varbūt nemaz to neliec sev par mērķi, kā pārspēt viņu, bet tu liec jebkurā gadījumā mērķis, lai pārspētu sevi, vai ne? Jā. Tā ir. Jā. Man nekad nav miers. Vienmēr man ir katrs, lai ko es sasniegtu, es varu vēl labāk. Tā kā ir jāiet tālāk. Klausies, vēl es tev gribu paprasīt par, man liekas, ka es tev neesmu prasījis to, vispār šī saruna ir, var pateikt, šo noklausoties, noteikti ejiet uz YouTube klausties, tāpēc, ka tur ir turpinājums par citām zānas aktivācijām, bet par divnieku es tev gribētu paprasīt. Divnieki, nu, tev ir profils 2.4. Un tu esi cilvēks, kuram padodās tiešām ļoti daudz lietas. Vienalga, pie kā tu nepieķeries, tev tas padodās. Un visi saka, wow, Zāne, kā tev tas sanāk, arī tas tev padavies, un tas, un tas, un tas, un tas, un tas, vai ne? Esi dzirdējis kaut ko tādu par sevi? Jā. Es katrā ziņā vienmēr sapņoju, ka man tā ir, ka man gribētos, man padodas. Man padodas viss izņemot, kur ir kaut kādas telpiskas lietas, jo tur es nezinu, man kaut kāds smadzenēs neirons ir izbeidzies. Es varu apmaldīties tuneļos un es nemāku uzzīmēt telpisku, jebko tur man pazūd. Bet viss pārējais, man mammai ir teiciens, ka man ir bijušas, man pieņemsim lekcijas piedāvās šo tur runāt, un es prasu, cik maksās vienalga kur tēmu. Un es vienmēr, jā, es iešu, un es ātri izmācos to, un es ātri nolasu to lekciju. Un tad mamma vienmēr smējās, ja vajadzētu arī kvantu fiziku nolasīt lekciju, un neviens nepamanītu, ka man neko nesajēdza no tās tēmas. Bet, ja parasti tiešām man ir kaut kā intuitīvi sajūta arī grāmatas, tāpat sajūta, kā tas notiek, kā tas rakstās, vai kaut kādu klavieres vienreiz un mājās atnes, es neprotu, es neko nesaprotu no klavieres, bet pēkšņi sāku saprast, kā, es, protams, tā arī neattīstīju, man klavieres mēs nodedzinājām. Bet, visādīgi tāds lietas, ka man tā kā kaut kur piesēžos, man padodas. Un, protams, ne gluži viss, rokdarbi vai tādas lietas, bet arī ne, pat tur es varu atklāt. Tu jau pietiekoši daudz nosauci, kas tev vispār viegli padodās. Jā. Un kāda ir divniekiem problēma? Ir problēma tāda, ka viņi apjūg šajā visā, kas man padodās. Un tas ir tiešām ir ļoti fantastiski, ja es kā ne divnieks, es 1,3, un man nekas nepadodās viegli. Man ir jāizpēta, jāizeksperimentē, un tikai tad es varu būt, teiksim, ar muskuļiem kaut kādā sfērā. Jums divniekiem ir baigi easy, ja, tā kā liekas. Tur un tur. Bet vai tu esi kādreiz pazudusi tajā visā, ka tev padodās gan tas? Ko tad īsti man tagad darīt? Vai tiešām man ir jādara 101 lieta, vai tev kādreiz bijis tāda pazušanas sajūta? Jā, klasiku, ko es atceros, ir vidusskolas beigšanu, jo vidusskolā man padevās visi priekšmeti izņemot latviešu valodu. Smieklīgi, ka es esmu rakstniece, bet man tiešām bija visi, vienalga vai ķīmija, fizika, matemātika,
un bioloģijas. Viss man ļoti labi patika, man arī patika. Man reāli patika mācīties. Man nepatika mācīties ārpus skolas, es tagad mājas darbs nepildīju, bet, kad biju klasē, man vienmēr paticis, man patīk jaunas zināšanas uzņemt. Un tad man bija jāizvēlas, par ko es iešu, un tur bija spektrs. Es gribēju būt žurnālists, es gribēju būt ginekologs, es gribēju būt tur kaut kāds analītiķis, es gribēju būt ekonomists, uzņēmējs, gribēju būt juri, un man visur es arī izpildu tos testus, un es palielam arī iet, ko es gribu. Un nenormāli grūti bija. Un, protams, izvēlējos juristu, jo likās, ka jurists var darīt visu. Kad es pēc tam jurista zināšanas noderēs visur, un tā es aizgāju tur, bet šādas situācijas man ir daudz, kur es gribu visu, es gribu visu kaut kur, un tad es aplaužos, un tad man ātri arī apnīk. Jā, tāpēc, ka, zin kā, divniekiem ir ļoti svarīgi būt ļoti šauram. Šaurība ir jūsu talants, nu, tevis talants, bet jūsu iespējas augt. Nevis plašumā iet, bet sašaurināties līdz 1 līdz 2. Ja? Maz draugu, īstie draugi, 1, 2, 3 maksimums, īstie, nu tā kā pilnīgi tādu, jā. Nodarbošanas 1, maksimums 2, hobby 1, maksimums 2, ne vairāk, jā. Neskatoties uz to, ka var padoties tas un tas. Bet visur ir jāmeklē šo selektivitāti, jo tā ir ļoti liela arī, piemēram, vecākiem, kuriem bērniem ir profilā arī divnieks, tagad skatos tavam dēlam. Tavam dēlam jau arī 2. Viņš ir 2,4 tavējais dēls, man šķiet, jā. Un viņam arī ļoti daudz, kas viss padodās. Tu esi pie to piefiksējusi? Jā, viņš ļoti līdzīgs man pēc tādā intelektuālā izpilsmē. Man vienkārši pašai meitai arī ir divnieks profilā. Un man kā mammai, kura redz, ka viņai padodās viss, man gribās aizpildīt viņai visu dienas grafiku. No rīta skoliņa, tad ir tenis, tad ir klavieres, tad ir, tur nezinu, modeļu skoliņa. Jā, vienkārši tā kā gribās visu viņai aizpildīt, jo viņai viss vienkārši perfekti padodās. Bet tas nav pareizi. Ir jāļauj darīt tikai to, kas ir visvairāk šeit dedzina sirsniņu. Jā, kāpēc es jūtos tagad labāk, ka es rakstu? Jo, jā. Nav tāda, protams, agrāk jau arī es gāju darbu un baigi bet visu laiku kaut kas vēl man no savas uzņēmums jānodarbina. Tagad es vārīšu ziepes, es pat reiz vispār to man nepatīk darīt, bet man bija ziepju vārīšanas uzņēmums. Ātri nokudēju pēc tam un visādīgs tādas vilkmes. Tagad jau arī visu laiku ir tā kā kaut kur, es taču vēl varētu arī šito un vēl varētu to un kaut kur, bet jā, jo vairāk sašauriņu, jo mierīgāk un mazāk stresoju, un pat draugiem precīzi man ir ļoti grūti ielaist cilvēks, man ir grūti dot to savu enerģiju, man vajag to 1 vai maksimums 2, tas ir tas, ko es spēju, pārējais, tas paliek tāds nenozīmīgs, un tad nejūtos, ka es iedodu no sevis kaut ko kvalitatīvu, pārējie visi pazīst. Vai ne? Un šī ir tā divnieka atslēga, ka, neskrien uz visām pusēm, izvēlēs to vienu virzienu un sāc viņu slīpēt. Un tur beigās tu būsi zvaigzne. Tad palikšu pie rakstīšanas. Nē, tas jau nekas, ka var mainīties ar laiku atkal kaut kāds pilnīgi cits virziens. Kā tev, tu kaut kādus soļus tev pēc mūsu YouTube kaut kādus esi? Es drīkstu tev tādu prasīt jautājumu, es nezinu. Tu tur izteikusi to savu vīziju kaut kādu, varbūt es pat nezinu, vai mērķi, vai sapni, un mēs mazliet viņu paskaldījām un paskatījāmies, kādiem soļiem būtu jāsāk pildīties tur šogad, pirmos 2 mēnešus, pirmās nedēļas. Kā tev ar to ir sanācis? Tas man vismaz bija ļoti palīdzēja, ceļš pēc tam tavos profilos, tu tur skaidroji arī par tiem pilniem egocentriem. Jā, definētiem egocentriem, jā. Un man bija tā, ka es līdz šim vienmēr sevi arī plānoju, kad es daudzas lietas kaut kā dabiski arī, kad strādāju, vienmēr man bija to-do lists, un tad man patika, jo smalkāk, sīkāk līdz pat samaksāt to rēķinu, un tad, kad es izdarīšu, es pieķeršos tam, un ļoti smalki sarakstīt un visu laiku apvilkt. Nenormāli. Un tad kaut kā man ir draudzene, kurai nav viņš, viņai ir balciņš, un es ļoti cienu savu draudzeni, un viņa man ir tāds, mums ļoti daudz, kas sakrīt, viņa arī manifestors, un viņai pilnīgi citādāk padodas. Viņa kaut ko sēž un gaida,
Un pēkšņi atnāk iedvesma, tad viņi izdara un vienkārši, viss sanāk. Viņa novēl, es vienmēr smējos, viņai telefons līdz vienmēr uz 2% ir. Man jau ir stress, ka man sarkanajā ieiet, man viss, mans Dievs, to nomiršu, un telefona baterija beigsies. Viņa visu laiku dzīvo dzīvi, un viņa būtiski... Starp citu par saknes centru. To mēs varam pēc tam parunāties. Nu. Viņai parasti, es pat viņai burtiski tūkstnesī, kur nekā nav, un es viņai rakstu, saku, kur tu esi pazudus? Viņa saka, nevaru atbildēt 2%. Es domāju, tu esi kaut kur LR attāli, tev ir vienalga, tavs telefons izbeigsies. Bet jā, viņai pilnīgi citādāk, bet viņai viss saiet, un viņam tāpat izdara. Šeit tad viņai kāds atgādina, bet, nu, tā kā, un man, es arī tā kā ļaušos, es gaidīšu nākošo grāmatu tur, kad es saņemšos, es tā kā nelikšu atkal savus to-dos, es esmu pārāka šim, jo es tā kā plūdīšu. Un es kopš oktobra neko nebiju darījusi, tā kā visu laiku man bija kaut kāda mazēta sīkumiņa. Un tad pēc tevis tikšanās, ka tu man par to, ka vajag uzstādīt tos mērķus, un es pēc tam, un es tā atkal atgriezos, un man atkal ir plānotais ar vārdu skaitiem sarēķināts, un man jau ir noslēgts parakstīju šodien līgumu ar izdevēju par jaunās grāmatas izdošanu, un es tagad rakstu ļoti mērķiecīgi uz priekšu Jackpota 2, ko es nebiju plānojusi darīt, bet Jackpots 2 būs, un es tik labi jūtos, man pilnīgi uzreiz atkal ir enerģija atpakaļ, man ir viss notiek, un uzreiz tādais izkāps no tāda purva, kuris visu laiku buksē, un es domāju, nu nafig man nenāk tā iedvesma, nu nenāk, bet es esmu ritīgi tāds pati uzliek, pati izdara un iet uz priekšu, tā ka jā, šis man noteikti ir ļoti Jā, tā ir ļoti, Dievs, poši, man pilnīgi, es klausos, man dos, tā ir ļoti liela problēma definētiem ego aizkrāsotiem, tiem maziem centriņiem, ja, ka jūs mēģināt plūst. Gan jau atnāks kaut kā, jā, viss tur čiliņā sagaidīšu, bet jums vajag šo te tā. Plāniņš, ķeksīts, un lai to motoru savu izmantotu, ja, nu tā kā iespringt, lai kaut kas notiktos. Pie tām iespringums būs jau tikai pašā sākumā, bet dažkārt pat tikai pie nodoma, bieži vien tev kā manifestoram, iespringums būs uzrakstīt šo te plānu, bet tālāk jau tas plāns sāks iet daudz vieglāk un izīgāk, vai ne? Jā, noteikti. Jā. Noteikti tā. Tas tā kā man draudzene projektors, viņai arī definēts ego. Viņai bija tur ļoti svarīga tēma, kuru viņu nevarēja, nu tā kā vārijā sevi iekšā nevarēja uzlikt par mērķi. Un tāpēc, ka tur ir ļoti daudz būtu jākonfrontē ar citiem cilvēkiem, jārunā. Un beigās viņi ir projektors, ja? Arī nav ģenerators, tāds, nu, tā kā nav enerģijas, lai vienkārši ietu un tur darītu, raktu, ja? Bet katram tipam tā mērķa sasniegšana notiek katram savādāk, bet viņa tik līdz, viņa savā galvā, savā ķermeni, viņai parādījās šis te stingrs nodoms. Es šo jautājumu atrisināšu līdz tādam un tādam datumam. Viņa sarakstīja sev, un viņa man piezvanīja un pateica, Darija, viss, es to jautājumu atrisināšu. Jā. Viņai vienkārši tas iespringums bija uz to nodomu vienkārši. Un kā tu domā? Jā, man tieši tāpat ir. Viņai nekas nebija jārisina. Viņai vienkārši šī situācija atrisinājās pati par sevīm, bet tas iespringums bija vajadzīgs tikai, lai uzrakstītu. Jā. Greizi. Super. Šis man ļoti, es esmu ļoti pateicīga par šādu sīkumu, kad es izkāpus no tā un vienkārši pieņēmus, ka ir pilnīgi normāli man būt šim to-do-list cilvēkam, un par to nav jākaunās, un man tas strādā, un par to es esmu pateicīga human design. Seksapīlam to-do cilvēkam. Jā, ļauj tam radīt tā iesavai. Jā. Un zin kā, vēl ir svarīgi šajā sarakstā, ja tu esi sākus taisīt tos to-do listi, jā, viens to-do jobs, jā, zin kādam ir jābūt. Viņš tev noteikti nav, es tā domāju. Atpūsties. Un tā ir problēma. Es joprojām nesaprotu, kā atpūsties. Es zinu, ka manifestājiem... Uzlikt mērķi. Bet man jautā, kas ir atpūta? Tā kā kas... Kas ir priekš tevis atpūta? Es nezinu. Man tā ir tāda problēma, ka es goda vārds eju, es tagad sistēmiskiem sakārtojumiem, piemēram, eju strādāt to, kā sev
tā kā pieļaut atpūtu, jo es jūtos vainīgi, kad es atpūšos. Man uzreiz liekas tā kā, ak, mans Dievs, jo es taču tā jau strādāju tik maz. Es tā jau tikai pāris stundas dienā kaut ko parakstu, bet man viss arī notiek. Un es ar to savu, citreiz man izpērst kaut kādu video uzfilmē vai neko neizdaru, bet dzīves, protams, iet uz priekšu. Un es pati nejūtu, kā man tas darbs. Un es esmu visu laiku piekususi, un tad man draudzene, kur manifestors un tam seko, viņa saka, vienkārši atpūties. Es saku, bet es taču jau neko nedaru. Nē, nu saprot, jautājums, kas tavā galvā kaut ko darīt. Jā, tas ir pavisam, saprot, ir cilvēki, mēs esam dažādi tipi, jā. Tur uzrakstīja pagaidi meiteni par atpūtu. Ieplānojiet atpūtu, Zane, mums līdzīgi profili, tā klausos, un kāds skaists ieplānot atpūtu un nejūst vainu. Nu jā, tas ir, es par to arī saku, ka vajag vienkārši ierakstīt sarakstu atpūtu, bet, saprot, tu neesi ģenerators. Bet, skaties, ģeneratori ir 70%. Un skaidrs, ka mēs redzam, kā ģeneratori ņemās pa šo pasauli kā bizībī. Paskaties uz savu vīru. Jā. Viņš taču visu laiku kaut kur iet, kaut ko dara, kaut ko ņemās, kaut kur kustās, vai ne? Jā. Tu tik daudz tur arī nekusties, vai ne? Un tur arī mums ar vīru par šo bija saruna, jo man vīrs ir tas, kurš mājā vēl sakārto, uztaisa ēst, viņš parūpēs par bērniem, viņš izvedā, viņš vēl strādā pats. Un, nu, viņš ir mums, un es tikmēr sēžu, es esmu šodien piekususi, jo man bija tur saruna, un tad es jūtos vienkārši, mans Dievs, nu kā par laimi mans vīrs, lai saka, atpūties, viss kārtībā, viņš mani pazīst, viņš saka, būs labi, un viņš ir tas, kurš mani motivē visu laiku apsēdies, jo viņš saka, labāk ej ārā no mājas atpūties, tu man traucē to, ka es cenšos strādāt. Bet es tik un tā, man šis tiešām ir tēma, kas es domāju, man māma ir ģenerators, un man māma ir super čakla, un es vienmēr tiku, atkal tu slinki, atkal tu neko nedari. Mūsu bērnībā projektors, reflektors un manifestors sauc par slinkajiem. It īpaši, ja mums ir vecāki ģeneratori. Un man precīzi tieši tas pats, man mamma ir ģenerators, un mani arī sauca par slinku, ko es te atkal gūļu, ko es te atkal atpūšos, kāpēc man istaba nav sakārtota, ja, un līdz ar to, un plus mēs, iedomājies, skaties, mēs neesam ne tu, ne es ģeneratori. Mēs sēžam un skatāmies uz pasauli. 70% cilvēki kustās. Viņi kaut ko dara, pie tām dara kaifā, jo viņi ir ģeneratori, viņiem ir daudz enerģijas, viņi šeit ir atnākuši radīt, jā, kaut ko būvēt, kaut ko celt, kaut ko darboties, jā. Manifestori šeit ir atnākuši vispār tā kā izlaust un parādīt jaunu virzienu. Jūs esat tā kā pirmo cirtienu uztaisat, un tālāk jau dara citi cilvēki. Līdz ar to arī tev iedot enerģija, tāda milzu sprintere enerģija, kad tu tā saņemies, izlauz to logu uz kaut kādu citu pusi, un tālāk skaties, kā citi darbojās, ja? Bet tev ir iedota tieši tā enerģija. Man atkal vispār pilnīgi kaut kas cits. Bet mēs, protams, ar prātu gribam, jo kā 70% tipa normāli cilvēki, viņiem daudz enerģijas, viņi skrien un dara, viņi tik ļoti tur, ja it īpaši, ja ģenerators dzīvo sevi un dara visu pēc kaifa, viņš izdarīs vienkārši ar katru dienu vairāk un vairāk darbu, viņš vairāk un vairāk griezīs, jā, šo te enerģijas ratu. Un tu to vari redzēt pēc vīra. Un tad mums rodās tā skaudības sajūta. Es tā nevaru. Bet tad, kad mēs sākam kā katrs savs tips apzināties vispār mūsu pienesumu vērtību šeit pasaulē, tad mēs arī saprotam, kāpēc man kā projektoram ir enerģijas, bet nav tik daudz, cik ģeneratoram. Kāpēc tev kā manifestoram ir vairāk nekā man enerģijas, bet ir mazāk nekā ģeneratoram. Un tas ir tikai tāpēc, lai mēs varētu izpildīt savu uzdevumu. Un tad mēs sākam iemīlēt to savu, tas, ka mēs neesam tādi enerģētiski, ja? Nu, tik ļoti skrienoši pa pasauli, es teiktu tā. Bet atkal no otras puses, ja tu ej pēc tā sāraksta savā definētajā ego, tu jau tur esi izpildījusi darbus, tev jau ir ķekši. Tagad iedod tam motoram atpūsties, jo tas motors, viņš ir pulsveidīgs. Iespringstu, atpūšos. Iespringstu, atpūšos. Labi. Turpināšu par šo atpūtas tēmu strādāt un mācīties atpūsties bez vainas. Jā.
Tā kā paldies, Elita, arī par ierosinājumu. Un Jā. paldies Edītei par foršiem vārdiem par grāmatām. Jā. Es skatos, ka arī daudz raksta. Bet es zinu, kas ir. Es tagad runājot ar tiem, es saprotu, ka es uzrakstīšu varbūt tajā laiva aprakstā, ka, piemēram, ja nokomentē laivu un piesako man un tev, tad dabū praktisko kokvilnas audio grāmatu. Bet, ja piesako YouTube'am un uzraksta mums tur par mūsu interviju, ja, tad dabū jackpotu, audio grāmatu. Jā. Un, jā, par manifestoriem mēs ar tevim izdomāsim par šo te grāmatu. E-grāmatu. Mēs vēl izdomāsim, kā mēs tur vai nu uzdāvināsim manifestoriem, vai vienkārši tur viņiem iedosim linku, lai viņi nopērk, jā, jo cik viņi tur 5 eiro, tu saki, jā, maksā. Jā, kaut kā tā. 5 neatceros. Un, jā, tad mums arī būs labi. Mums būs vairāk skatījumi gan laivam, gan YouTube'am. Un arī piesakos arī, un arī citas grāmatas. Starp citu, es esmu izlasījis šo grāmatu. Es esmu neemocionāls cilvēks, tāpēc man brīžiem, man pie šīs grāmatas reāli es biju reizes 3, man bija mitras acis. Oh. Jā, viņa tā, nu tiešām viņa ir ļoti tāda jūtīga, nu tā kā, nu nezinu, emocionāli, priekš manis bija ļoti emocionāli. Es saku, tā kā es neesmu vispār emocionāls cilvēks pēc cilvēka dizaina, jā, līdz ar to man jebkuras tādas emocijas, kas ir šajā grāmatā, izraisa ļoti lielus tādus iekšējos viļņus, teiksim tā, jā, tāpēc, ka es pilnīgi ieplūstu svešās emocijās, jā. Un kā tev šķiet, vai šī varone arī ir līdzīga tev? Šeit man negribētos teikt, kad ir. Man likās, ka nē. Kaut kas varbūt kaut kāds nianses, bet kopumā viņa... kaut gan nē, bija kaut kāds tāds. Tikai mūsu dzīves nebija līdzīgs. Nu, viņai bija daudz tāda izvēles. Es esmu bijusi ļoti mērķiecīgāk. Viņa nebija tik mērķiecīga. Nu, viņa bija iekūsies kaut kur, bet beigās saņēmās. Bet tu jau neraksti par to dzīvi pirms. Jā. Tu pārsvarā raksti par dzīvi pēc, kur viņa ir gana mērķiecīga. Jā. Un gan ar savu kaut kādu tomēr pašpārliecinātību. Jā, viņa tur varbūt kaut kādā citā šobrīd tajā dzīves pakāpienā, bet viņa tāpatās jūt savu šo te pašvērtību. It kā tādā līmenī, kur, bet viņa tic sev. Jā. Nu, sāk mācīties ticēt. Un stāsts par viņu ir gana šokējošs, jā? Jā. Tāpēc, ka tiešām, tās ir tādas lietas, kas dzīvē, es nezinu, vai viņas tādas notiek, tik foršas lietas, jā. Tā Rasma un Viesunams ir īsti prototipēts. Tāds Viesunams. Nopietni? Jā, Viesunams tiešām eksistēs, tur bijusi iepazinusies ar Viesunama vadītāju, bet vadītājs tik labi nepazīst, bet viņa man atstāja tādu iespēju, ka viņa būtu cilvēks, kas ielaistu. Man šķiet, Viesunams šobrīd ir viņas bērniem pārmantots, bet es biju pirms daudziem gadiem. Savukārt Rasmas ir mana kolēģe, man kolēģīte bija tāda. Mums, protams, bija biznesu vide, bet viņa man tiešām pateicoties viņai, man ir maģistra grāds, tai kolēģītei, un viņa bija tā, kas man tik ļoti atbalstīja, tik ļoti iemācīja man noticēt sev. Un jā, tā, ka Sincija ir izdomāta, bet Rasma ir tā kā balstīta kā cilvēka. Nu, šis ir interesanti, ka it kā visas tās 3 varonas, ko es šobrīd, es neesmu izlasījis tavu grāmatu par šķiršanos. Jā, bet jo man filmēšanas čels izlasīja. Jā, mēs otrdien filmējam atkal YouTube, viņš man atvedīs atpakaļ to grāmatu, viņš viņu ir izlasījis. Bet es caur tām visām grāmatām, ko es esmu noklausījusies un izlasījusi, ļoti labi varu just to tavu tā kā, kā rakstniece to iekšējo kodolu. Un tas ir, es nekad vispār man pašai ļoti vienkārši bija interesanti arī, kā cilvēka dizaina speciālistam lasīt un paskatīties, kā tu to galvenos varoņus veido. Un viņi visi ir pilnīgi dažādi, bet tomēr viņam kaut kas ir līdzīgs, jā? Vai ne? Es pa sevi to nejūtu, jo es, ka rakstu to nejūtu, bet es lasu citu autoru darbus. Līdz sēžu, es zinu tos autorus, vienkārši sēžu, es jūtu to. Nu, jā, katrs, tu nevari ielikt to, kas tev it kā nav. Tu viņus var ielikt citās situācijās, citos apstākļos, un katru reizi tie varoņi darīs pa savam.
Jā. Un viņi būs, bet jā, tas kodols katrā kaut kāda pārliecība. Nesen joks man bija seksa tēma. Mēs ar izdevēju runājām par erotisko literatūru un par to, kā un ko. Un viņš saka, ka vajadzētu uzrakstīt, sen nav rakstīts, tā kā vienu brīdi tas bija baigi populāri, tad bišķi pieriņas, tā kā. Un mēs runājam par seksa ainām un kādas vispār ir grāmatās, un kad viņi saka, varbūt tu vari uzrakstīt erotisko grāmatu. Es tā saku, nav mēģināts, bet varētu pamēģināt. Nu, es esmu Zosādu rakstījis ļoti sen atpakaļ, bet es saku, ok, un tad smejoties, man jau visās grāmatās seks ir. Un es pat tā saku, bet tagad, kad es esmu savas grāmatas atskatoties atpakaļ, visās manās grāmatās seks ir rakstīts tāds, kur vīrietis ir par to, ka viņš rūpējas, lai sievietei būtu labi. Tas seks nekad nav par to, kā vīrieti apmierināt un kā tur tagad sievietei, tur apmēram dari ar manu visu, ko tu gribi, bet pāršā nē, tas vīrieti, tur ir ļoti daudz kunilingi, tur ir ļoti daudz sādīgas sievietes tā kā piekrišanas prasītas, viss kaut kas, nu, kad ļoti tāds soft un vienlaicīgi tāds par sievieti, nu, kad sievieti. Un es tā smējos, es laikam nemaz nemēcētu tādu brutālo standartu, pie kā pierast, jo man vīrs man ir ilginājis. Es nemaz nezinu, kā es citādāk, kā tas ir, kad es esmu dieviete un pa mani rūpējas. Tāpēc es sasmējos, jā, ka es gribēdam nevarētu uzbūvēt kaut kādus tur pārāk raupjus vai tādus sievietes pazemošanas robežas seksus. Bet zini, kas ir ar tiem taviem 59 vārtiem, kas ir tāda ļoti maiga, ļoti tāda sievišķā enerģija tiešām, un tev nav tie 6. gali, nu tā kā tas nav pilnais kanāls, tev ir tikai 59, ka tā ir tiešām ļoti maiga, jūtekliska, tāda pilnīgi tāda, nu, sievišķīga, nu, tā kā tāds, zini, tā kā totāla tāda īpašība, kas bezmaz vai grāmatās tiek aprakstīta, seksīga, sievišķīga sieviete. Un vienkārši pat ar to īpašību tu tā uzvedies, tu vienkārši tā uzvedies, tu tā, kaut vai ar savu vīru, jā, tu tā uzvedies. Un tur tavā bodygrāfa nav neviens tās, labi, ok, tu esi manifestors, tu tāpatās, es gribu šitā, es gribu tā, man šitā patīk, man tā, nu tā kā painformēt, jā, visdrīzāk tev, ja tu esi iemācījusies informēt pa sajūtām, arī tur tu esi iemācījusies informēt, jā, kā tieši tev patīk. Es tagad neatceros, vai Dita arī bija tā, kas informēja, kas viņai patīk, vai kas viņai nepatīk, tagad uzreiz uz sitienu nevaru atcerēties. Bet varbūt arī tas jutekliskums, viņš arī nāk no bodygrāfa. Nu tā, interesanti. Vai tu spētu uzrakstīt tādu kaut ko pilnīgi brutālu tādu par šo tēmu? Jā, man liekas, ka es nespētu radīt ļoti daudz grāmatas, kurās tu raksti, un es lasu, un es redzu, kad visticamāk, iespējams, vai no autorei, vai kas tā pieredze ir tāda klasiska, kad seks ir par to, lai vīrieti apmierinātu. Viss pat sievietei, tur vienmēr ir superīgi skaistā lingerie, viss tā, viņai perfekti vecis, varbūt smirdīgs un tāds, pa viņš nekad, labi, protams, Jā, sapratu, jā. Bet, kad ir, man ir pretēji, man pat parasti, tāpēc man bija izaicinājums tajā praktiskajā kokvilnā, es radīju nepārāk klasisku vīrieti, viņš bija sievišķīgāks, tas ornitologs Juris Icevišs saplāstajā turpinājumā, viņš vairāk parādīsies, un man gribējās uzrakstīt tādu sakoptu tīru, bet nevis, ka viņš ir miljonārs, nevis, ka viņam tur sešpakas un viss kaut kas tāds, bet kad ir tāds ar citām interesēm un parādīt, ka, bet viss kārtība galvenais, ka vīrietis, viņš arī... Viņš ir tāds galants, jā, viņš ir tāds galants, tur aprakstīts, tas gan, jā. Jā, otrajā viņš būs saudabīgāks, un es viņu prototipēju pēc Davida Bekhema, kur es nostājos dokumentālo filmu, un viņš bija Davids Bekhems tik sievišķīgs vīrietis, vienlaikus izskatoties tik vīrišķīgs un seksīgs, ka vienkārši, wow, cik sievišķīgs tev radīja kas tas, ka viņš vienkārši ir tāds perfekcionists, ka viņam tur... Piemēram, ka viņam patīk tur drēbes, ka viņš vienmēr saliek visu lai smuki, vai viņš tur māju visu laiku tīra, viņš ļoti daudz tīra māju, Viktorija sēž tur, ar Everu un Viktorija, tik tīra, kopļu bites, viņš tur visu kaut ko tāds, tāds parasti, tas manā izpratnē, mans vīrs ir tāds pats, mans vīrs ir vienkārši, viņš izskatās kā mešķirtējs un ritīgi seksīgs, muskuļains ar bieziem rudiem matiem, rūtainos kreklos, bet viņš rūpējas ar bērniem, viņš spēlēs, viņš tīra māju, viņš ir ļoti jutīgs, viņš var raudāt, ja viņam ir emocijas un tāds, un man liekas nenormāli seksīgi, bet klasiski parasti,
Es te veķis noliec to vecenu pie vietas, man vīrs vienmēr pagaid, man sievai jāpajautā. Un viņš man, ko mēs darījām? Nu, viņš ļoti ciena mani. Pamēģini sievai manifestorē nepajautāt. Viņš Jā, pēc tam jā. dabūs dusmas. Jā. Tāds, ar kurām negribās sastapties, vai ne? Jā, un tāpēc man patīk mainīt to vīriešu izpratni par to, kas ir vīrišķīgi. Un, kad drīkst tādi būt vīrieši, un viņi varbūt, un man liekas, viena no vīrišķīgākajām lietām ir, kas vīrietis ciena sievieti, respektē viņu un nebaidās no sievietes. Viņš nebaidās pateikt, mana sieva ir gudrāka. Man ir viens arī vīrietis, nenormāli augstā amatā, viens no augstākajiem. Un viņš ar viņu runājot, viņš vienmēr saka, es jau pats neesmu tik gudrs, man sieva ir gudrākā. Es vienmēr prasu sievai, un viņš to atzīst, viņš to publiski atzīst, un man liekas, tas ir tik seksīgi, ka tu nevis tur, klusai sieviete, es tur baigais vecis. Nē, normāli, viņš ciena sievietes. Man liekas, kad es tevi klausos, man liekas, tu stāsti, kā, taču tā ir normāla pasaule, par kur, kā ir, man tieši atkal liekas, ir savādāk kaut kā, jā? Tā kā jo tas, ko tu stāsti par šo te, normālu cieņpilno pasauli starp vīrieti un sievieti, priekš manis tā ir norma. Jā. Un tā kā pilnīgi norma. Tā kā es vispār nesaprotu, kā var būt savādāk. Un varbūt tāpēc arī lasot tavas grāmatas, ja, viņas visas arī tādas ir cieņpilnas. Un tur nebija nekādas tādas, kaut kādas netīrības, kaut kādas tādas, es nezinu, kur tāds... Es negribu lasīt šo te, tā kā, kāpēc man to... Jā, ne toksiskuma tur nav bijis. Tā kā viss ir tāds, es nezinu, varbūt kādam citam liksies, kāpēc man ir jālasa tikai par pozitīvām lietām. Nē, piemēram, tajā pašā tavā Finglieri par autobiogrāfiju tur, nebija visas pozitīvas lietas, bet tāpatās tur iet cauri cieņa un respekts, un tas, man liekas, tāds ir forši kādas vērtības, mēs vienkārši laižam uz āru. Un es viennozīmīgi noteikti ir kaut kādas arī grāmatas un filmas, kur parāda citu mūsu dzīves pusi, kuru tu esi aprakstījusi. Bet jā, es laikam esmu neemocionāls cilvēks, kuram ļoti grūti konfrontēt ar kaut kādām daudzām lietām, ka es pat nelasu, varbūt nelasītu kaut kādas tādas lietas, jā. Par to, ko tu saki, tavā burbulī, tas ir pilnīgi normāli, tas, ko es aprakstīju, vīrietis ir. Man, mēs ceļuši gadu pirmos, kaut 10 gadus, tagad, man liekas, mums liek mierā ar vīru, bet ļoti, ļoti milzīgu spiedienu mēs abi jutām. Viņš jūta no vīriešiem, no sērijas, tas klasika, sieviete paliks veci zem tupels. Tāpēc ka mans vīrs mani cienīja un, piemēram, ņēma vērā arī manas vēlmes un gribēja pavadīt, un joprojām grib laiku pavadīt ar mani, nevis, piemēram, tur sestdienas vakarā piedzeroties ar čaļiem. Tāpēc viņš uzreiz ir mīkstais, vai tāpēc viņš uzreiz ir zem tupels. Klasika tāda. Viņam bija ļoti liels spiediens, un joprojām ik pa laikam tāds apmēram, kāpēc tu sievai prasi? Tāpēc, ka viņa man sieva, tāpat kā es prasu savam vīram. Un otra lieta, man savukārt bija ārprātā spiediens. Man bija tā, ka apmēram ārprāts tavs vīrs es badā nomirtu, ja mans vīrs, ja ar manu vīru kaut kas notiktu, ka mana nabaga aigariņš, tu vispār par viņu nerūpējies, tur šitā te būtu novērtējis, ka tev tik, nenormāli, tieši gan no ģimenes sievietēm, gan no sabiedrības šur tur, tā kā, vai ka man interesē tikai karjera, un ārprāts tur bērnus pa vēlu sāku dāvāt, tur, viss tāds ir bijis milzīgi, tāpēc man tas ir aktuāli. Un otra lieta, amerikāņu erotiskajās grāmatās nenormāli tiek pozicionēts tas, kad sieviete ir bez mazai tur viņai, seksa laikā sāp, bet tas nekas, lai taču viņš tik viņam priekšā. Amerikāņiem, viņi taču visi ir tādi, tieši jau sen ir par, tādu kaut kādu līdztiesību vai kā. Nē, ir, bet tu tur jūt, protams, ir, piemēram, Hanna Greisa, viņa raksta ļoti labi, un viņa tās seksa ainas, un tieši ļoti tāds foršs arī tur Emīlija, tur, pēkšņi aizmirst uzvārdu, ir daudz jaunas nāk, bet ir kaut kāds cik pa laikam, es diezgan daudz tās erotiskās paņem, un man ir tāds, kas pie puses tiek, un es redzu atkal ir tāds nenormāli toksisks, tāpēc, ka tu esi bagāts, apmēram, tad tu tur vari necienīt, un visi tie vārdi, tu esi mana, tu tagad ar nevienu citu tur saki, ka tu piedari man, un es nevienam nepiedaru. Kas tas sarunā? Ir visādīgas tādas tendences projām grāmatās tieši par seksu un erotiski aprakstīt, ka tā sieviete kā tāds objekts, un tāpēc, ka vecim ir nauda, vai tur viņš ir lielais tērauds, cietais drāzējs, un tik tas ir baigi seksīgi.
Jā, mums ir tik daudz tie stereotipi attiecībās, labi, piemēram, kā es zinu, kā es arī saku, tur arī kursos savos, ka, piemēram, man atšķirībā no tevis ir otrs galiņš, jā, tām kanālām, man ir 6. vārti, man ir gana tāda asa, tāda konfliktaina enerģija, un es vienmēr esmu pārdzīvojusi par to, ka es neesmu gana, tā kā tu, jā, tā kā blieži, jā. Un es vienmēr esmu par to pārdzīvojis. Jā, un tur, katrā bodygrafā, jā, var atrast īpašību, jā, kura iet pret sociuma tipa normām. Jā, piemēram, manā bodygrafā šī te 6. vārti iet pret sociuma normām, tāpēc, ka es neesmu gana sievišķīga, bet ļoti konfliktaina. Tavā atkal bodygrafā, kas iet pret sociuma normām, tas, ka tu esi vienkārši sieviete, kura ģimenē inicē, kura pa lielam ir galvenā, jā, un vēl plus tev ir nenormālākais gribas spēks, kur tev jāiet, jāliek mērķi, a tavam vīrietim tā nevajag darīt. Ja? Un tas ir atkal pretsot. Un arī attiecībās ir šausmīgi daudz šo te stereotipu, kā vajag pareizi, līdz ar to arī rodās šis te neveselīgas attiecības. Un ar to cilvēka dizainu tu paskaties brīžiem, ko nozīmē veselīgas attiecības konkrētiem pārim, un tu redzi, ir okei, ka tu inicē attiecībās, ir okei, ka viņš varbūt nedomā par naudu tavējais vīrs, ja? Man ir okei, ka es esmu tā kā tāds džeks dažreiz uzvedos, ja? Manam vīram tas patīk. Jā, viņam tieši ne, un arī manam vīram dažkārt bija teikuši, tā kā, ko tu te dari, ja tā, vai jā, tur tā, šitā uzvedās, jā, kaut gan viņš man ir manifestors, jā, un ko no malas cilvēki neteiktu, bet tiešām ģimenē ir galvenais viņš, es te varu sprēgāt, kliegt, jā, bez viņa lēmumiem nekas nenotiksies beigās. Tā, un tas ir ļoti, jā, čakarē ne tikai pašu personi, bet arī ir tie stereotipi par attiecībām un arī par seksuālām attiecībām, kā tu saki. Un tālāk visu to translē grāmatās un filmās un tikai pavairo vēl vairāk tos stereotipus. Jā. Bet tev ir tiešām ir tā kaut kāda tā korekta, tāda, miedarbība sieviete ar vīrieti, pat ja viņi ir tikai mīļākie, jā. Jā, tur varbūt bija tur, kaut kādas tur varbūt no standarta attiecībām, jā, ka viņš tur bija noslēpumains, tas jūras, jā, ornitologs. Bet pa lielam viss ir tiešām tāds, veselīgas attiecības, jā, kuras rāda tādas tiešām foršas vērtības, teiksim tā. Forši. Man prieks, arī cilvēki tik daudz ir sakomentējuši. Jā, bet šos komentārus mēs neredzēsim, ka mēs tikko pārtrauksim laivu tos komentārus, ko jūs rakstat. Mēs neredzam, ja jums tiešām patika laivs, uzrakstiet vēlreiz, kad mēs viņu saglabāsim. Un es pie laiva aprakstīšu, kā jūs varat dabūt audio grāmatas Zanei, bet visas drukātās grāmatas jūs varat iegādāties gan online, gan arī grāmatnīcās, vai ne? Zanenuts.com, tur var dabūt to Finglieri tikai, jo viņš ir izpērkot grāmatnīcās, bet tās teorokā tās ir arī visas grāmatnīcās. Finglieris, tā ir tā manifestora rokas grāmata, bet es tulītās pie mūsu laiva apraksta uzrakstīšu tur pa punktiņiem, kā mēs jūs varam apbalvot, ja? Un atkal saņemot no jums kādu komentāru un arī, abonēt mūsu Instagramus un mūsu YouTube. Tā. Un turpinājumu skatāties YouTube'ā, tur tiešām vēl ir vairāk, viss kaut kāds ir aprakstīts, es domāju, ka jums patiksies. Un Zanas bodygrafu arī tur redzēsim. Jā, super, paldies tev, Dari, par ļoti interesantu sarunu. Paldies! Paldies visiem, kas te komentēja, un Elitai par Kluso karaļvalsti, un Ditai, ka gaida grāmatu pēc pāries. Klusā karaļvalsts, jā, tā ir tā tava bērnu grāmata, ko es esmu izlasījis, man ļoti patika, un es viņu vienkārši esmu izlasījis tekstā, bet man bērni bišķi ir paaugušies, bet man liekas, ka mazākajiem bērniem ar tām visām, kas tev ir, tur zīmē tava draudzene māksliniece, vai ne? Jā. Arī iesaku noteikti. Jā. Tā, forši, man ļoti patika, labi, tad tiekamies ar jums visiem YouTube. Jā, paldies, čau. Jā. Давай, čau!